Viens rīts sācies. Un pica. Tā. Nu, vai beidzot pienākuši pirmie rēķini, lai mūsu grāmatvedis mums pastāsta, kas mums tur ir sanācis pa mēnesi. Čau, mani mīļie! Saņēmām pirmos rēķinus pilnus par aprīļa mēnesi. Es jums nosaukšu toliņās, cik mums izmaksāja kas. Aidats, tā ir mājas apsaimniekošana, kur ietilpst gan teritorijas uzturēšana, gan mājas iekšpusē visu tīri, arī atkritumu iznešana, kur mums katru dienu kapadži piezvan pie durvīm un savāc miskastīti. Aidats mums izmaksāja, es saukšu lirās, pēc tam es pārvadīšu pēc kursa eiro. Aidats mums izmaksāja 836 eiro. Saņēmām arī rēķinu par ūdeni, kas bija 146 liras. Ūdeni mēs tērējam nežēlojot, krānus ciet. 8 kubi, ja? Jā, par 8 kubiem. 8 kubi. Ūdeni mēs nežēlojam, mēs mazgājamies, mēs tīram, mēs mazgājam traukus. Tas nav tā kā Rīgā, ka tev kaut ko beidz uzreiz izslēdz ūdeni. Tā par elektrību mums bija 186 liras un 40 kuruši pa 123 kilovatiem. Tad mums katru mēnesi ir maksājums pa telefonu, tie bija 235 liras. Un tā kā Wi-Fi mēs ņemam no mūsu kaimiņienes, tad es nezinu, cik ir pilns rēķins, bet mēs viņai katru mēnesi dodam 200 liras. Tad tas ir izdevīgi gan mums, gan viņai. Kopā mums sanāca 1603 liras un 40 kuruši. Pārvadot eiro, tas par visu ir 46 eiro un 60 centi. Skaisti. Tā kā ar Rīgas rēķiniem nevar salīdzināt. Droši. Tas ir ievērojami 3 reizes noteikti mazāk nekā dzīvojot Rīgā. Par pārtikas tēriņiem, cik mēs tērējam. Grūti teikt pagaidām. Cik mēs tērējam katru mēnesi pārtikai, es pagaidām pateikt nevaru, jo katru reizi rodās vēl kaut kādas vajadzības mājai, tad mēs nopērkam saimniecības preces, tad mēs nopērkam arī tādas lietas kā tur sēgu, palagus, pilvandrānas. Līdz ar to precīzi noteikt, cik mēs tērējam pārtikai, šobrīd ir grūti. Bet es domāju, ka kādu mēnesi es izvilkšu arī cenas tieši pārtikai un varēšu pateikt, cik apmēram mēs tērējam naudu pārtikai. Kaut gan ēdam mēs normāli, mēs neknapināmies, mēs 3-4 reizes dienā ēdam. Un tā kā uz pārtiku mēs īpaši cenas nežēlojam. Ir produkti, kurus mēs nopērkam tā kā pagaršot, citi garšo, citi negaršo. Ir liels pārsteigums ar viņu slaveno desiņu sudžuku, kuru mēs nopirkām, bet pārtikā lietot mēs viņu varam tikai omletē, jeb uz pīcas, jo tā tas sudžuks īsti garšīgs nav. Jā. Pa pārtiku mēs bijām tirgu, tad mēs parādīsim, cik apmēram mēs nopirkām tur uz nedēļu gandrīz to. Jā, dārzeņus. Bišķi varbūt tur vajadzēs piepirkt kādu kartupeli vai kādu gurtātu. Jā. Bet tā praktiski uz nedēļu apmēram, cik mēs tā iepirkāmies tirgu, to mēs varēsim parādīt. Pagaidām par rēķiniem būs viss. Jā, šodien mēs bijām tirgu Erdemelī un iepirkāmies. Ka mums pirkam tādu baklazānu. Tur gandrīz kilograms nedaudz trūka. 8 liras. Šitie jaunie ķiploki. 23 liras.
Mazie čerī tomātiņi bija 20 liras, burkāni, neatceros, kaut Tev maz, kāds 10 liras. Gurķi un pētersīļi kopā bija 15 liras, Pētersīlis. bunta milzīga. Nu jā, tu kāpēc tev. Tā, tomāti 20 liras, Lielie tomāti, jā. spināti bunta bija 12 liras, 20 Kilograms. liras ābolīši Kilograms. un 30 liras pa kartupeļiem samaksā. 2 kilogramu kartupeļiem. Un pipari bija pa 20 lirām. Ja tev ir kāds, nezinu, gandrīz kilograms. Nu daudz. Vārds sakot, kopējie Nu, izdevumi 150 150 liras. Jā, nu tas kāda 4,50. 4,50 mums nauda. Lūk tā, tas bija uz, var teikt, māja vidus, 14. māja. Mēs gatavojamies tīk vasaras sezonai, jo basēns varētu pildīts. Mājā. Teikt ir pilns jau tā vajag. Vai stīvo kādu. Viss kārtībā. Aiziesim šodien uz pludmali izpeldēties. Vien vēžu pierims. Silts. Nav jau teikts, ka vēža pieraks. Nav teikts, ka pierims? Gan jau būs pierims. Vilits saka, ka neesot pierims. Gan jau būs pierims. Tā, kāds aizķērās. Kas notiek? Kādam kaut kur jāaiziet. Kur tu ies tagad? Ejam peldēt, jeb arī paliks. Suns atteicās iet mums. Nevajag. Lai sēž mājās. Mums kaut kur pērkons kalnos. Sajūta pērkonu laikam un nobijās. Ko darīt? Jā, mazam bailīt. Bailīt. Iesim viens paši. Tas ir kāds viens paši. Vilīt arī negrib peldēties. Otrā pusē mēs varam redzēt Turcijas atkritumu šķirošanas paņēmību. Braukā tāds drundulets, motocikls ar tādiem lieliem maisiem. Tie ir sīrieši kā likums. Un viņi aizvāc no miskastēm, viņi tur kā mums to dara buņšiki. Tas šitie vāc metāla buņšas, plasmas pudeles, papīra vēl kaut kādu un met tajos. Tādā veidā tiek izšķirots mūsu savs. Savādāk šeit nešķiro. Pagaidāms mums taču. Un tā Turcijā tiek apmests mājas no ārpuses. Tā šitādiem paņēmien atveļš tādā. Normāli. Un stalašs ceļ. Atnācām. Bišķiņ vēl vilnieši ir. Otrā pusē mums mākoņu malni. Tā pludma mums te ir. Nu ko? Te paši krastā labi viņi paceļ. Ok. Nu ko? Iepridīsim ūdenī. Ūdens silts! Te paši krasti tādi mitīgi vilnīgi, tālāk nav. Jā. Jā. Labais! Tikai mākoņi. Viss prieks izjūts.
Un jāpeldās tajā čībiņā. Viena akmeņa apakšā. Vai tā forši? Es jau papeldēšu bez kameras.